Jā, paldies. Diezgan veca bilde, bet es ceru, ka daudz maz atbilst patiesībai. Paldies, Baiba, tiešām par šo uzaicinājumu. Kāpēc autortiesības šajā kontekstā vispār ir svarīgas? Tāpēc, ka mēs regulāri ar Baibu sarakstamies WhatsAppā, viņa man sūta dažādus piemērus, tad mēs tur abas divas WhatsAppā nopūšamies un konstatējam, ka autortiesību jomā vēl ir daudz neskaidrību un ir jāmācās. Un tāpēc mans uzdevums šodien ir pastāstīt pašus pamatus. Tā kā iedod jums to lielo rāmi, un tad pēc tam sekos mani kolēģi, kuri jau konkrētāk stāstīs par praksi, kāda būtu tā vēlamā prakse attiecībā jau uz konkrētiem arī sociālajiem tīkliem un konkrētām jomām. Tātad. Šeit atkal vienkāršās bildītes, lai mēs saprastu, par ko mēs vispār runājam un kas tad ir. Kas ir autortiesības? Ja? Tātad autortiesības aizsargā autoru radošās darbības rezultātus. Te ir vienkārši daži piemēri – mūzika, literatūra, filmas, arhitektūra. Un šeit savukārt, kā piemērs no likuma, autortiesību likuma 4. pants, kur arī ir tāds piemēra veida saraksts ar tiem darbiem, kas var būt aizsargāti ar autortiesībām. Kas autortiesībās ir svarīgi? Ir svarīgi, lai autoram ir bijusi iespēja ieguldīt savu jaunradi. Tas nozīmē to, ka autoram, piemēram, influenceram ir jābūt gana brīvam savās radošajās izvēlēs, bet, protams, ka viņam var reklāmdevējs vai tas, kas ir pasūtījis šo te saturu, iedod savas norādes, protams, par konkrētu produktu, ko tad viņš tur grib dzirdēt, bet ir jābūt tiešām tā paša influencera tam radošam skatījumam uz to, kādam tam saturam jābūt. Kas jums te ir aktuāli? Jums ir aktuāli literārie darbi, tas, protams, izklausās ļoti skaisti un uzreiz tā kā domas raisās ap romāniem, bet, protams, ka arī īsāki teksti var būt aizsargāti ar autortiesībām. Tāds slieksnis, kas mums ir tiesu praksē, ir 11 vārdi. Kas nozīmē to, ka no 11 vārdiem jau mēs varam sākt jau tur tā kā mazliet uzmanīties. Protams, ja šie vārdi būs cik skaista somiņa vai novērtējot šo jauko produktu, tad diez vai tur tāda īpaša jaunrada būtu jāiegulda, jo autortiesībās jau tā jēga ir tāda, ka pēc tam autoram ir tā kā monopola tiesības uz to saturu. Un būtu diezgan absurdi, ja viņam tiktu monopola tiesības uz frāzi, cik skaista somiņa, vai ne? Līdz ar to tam literārā ziņā vai teksta ziņā tam radošiem saturam būtu jābūt tādam nedaudz garākam un komplicētākam, lai mēs varētu runāt par autortiesību aizsardzību. Bet tas, protams, nemaina faktu, ka tur noteikti būs fotogrāfijas, kuru autors tad ir jāskatās, kurš tad īsti ir, vai tas ir pats influenceris vai kāds cits. Tur būs iespējams mūzika, un tur noteikti ļoti bieži būs audiovizuāls darbs, jeb video saturs, ja, kur tad būs kaut kāds nebūtu vai storijas vai reels iefilmēts, un tur tad, protams, arī tad ir tas tā filmētāja, tā teikt, skatījums uz to, kā viņš tad redz šo te saturu, un tur tā jaunrade varētu būt. Ko es vēl piebildīšu, autortiesības nereģistrē. Šis man ir jautājums 2 reizes nedēļā, kuras var apskatīties reģistru, kas ir vai nav aizsargāts ar autortiesībām, tāda reģistra nav. Un droši vien es domāju, ka influenceru satura ziņā tas būtu arī ārkārtīgi sarežģīti, ko tad tur piereģistrēt. Ja? Bet autortiesības ir spēkā tik līdz darbs ir radīts. Tātad klipiņš gatavs, storijas uzfilmēts, autortiesība aizsardzība iestājās, ja, protams, tā jaunrada tur ir bijusi. Kas mums vēl ir svarīgs, izrādās ne tikai autortiesības, bet eksistē arī tādas blakus tiesības. Te uzreiz es minējuši, ka tādā ikdienas sarunā mēs to visu kopā, protams, dēvējam par autortiesībām, to, ko kopā saprotam, bet ir svarīgi zināt, ka ir arī tādi tiesību īpašnieki kā blakus tiesību īpašnieki, un proti blakus tiesības aizsargā izpildītāju, fonogrammu jeb skaņu ierakstu producentu un filmu producentu tiesības. Šajā gadījumā vairs nav tik svarīga jaunrade, tur ir faktiski pietiek ar to producentu organizatorisko ieguldījumu, faktiski to, ka viņš to vispār ir darījis. Ja? Un tā, bet ja
tiek izmantot, piemēram, citu autoru saturs mūzika, tad tur ir svarīgi saprast, ka mūzikas gadījumā ir gan izpildītājs, piemēram, dziedātājs vai mūziķis, kas ir spēlējis, gan arī skaņu ierakstu producents, ja ierakstu kompānija. Respektīvi ir jārēķinās vēl ar šīm te divām pusēm, ja ir vēlme izmantot citu autoru radītu mūziku. Nu, lūk, šeit arī tas ir tā redzams vienkārši vizuāli. Skaņu ieraksta gadījumā tad tie tiesību īpašnieki ir vairāki un diezgan daudz faktiski. Ja. Tas var būt teksta autors, tas var būt mūzikas autors, tas var būt arī aranžijas autors. Un arī blakustiesību īpašnieki, tātad dziedātāji, mūziķi, producents, kas ļoti bieži, kā es teicu, ir ierakstu kompānija. Un, nu, lūk, un skaidrs, ka šādā gadījumā nav nemaz tik vienkārši tā uzreiz tik pie visu šo te tiesību īpašnieku atļaujām, bet tāpēc ir dažādi mehānismi, kas to palīdz darīt. Par izmantošanas tiesībām. Tas ir pats pamats vispār autortiesībās. Ja jūs gribat izmantot kāda cita autora darbu, tad jums uz katru darba izmantošanas veidu un katra darba izmantošanas reizi ir jāsaņem autora atļauja. Un tas attiecas uz jebkuru. Nav faktiski svarīgi, vai tas ir tiešām kaut kāds nekomerciāls pasākums. Jā, ir likumā šāds tāds atrunas par nekomerciālu izmantošanu, bet to es tūlīt arī izstāstīšu. Bet kopumā, jā, šis pienākums attiec uz visiem. Uz individuāliem izmantotājiem, uz influenceriem, uz reklāmdevējiem, uz visiem. Un tas attiecas uz visām vidēm, jeb visa veida un formas objektiem, proti tie varbūt, tad, jūsu darbā tas varbūt kaut kad būs mazāk aktuāli, bet tomēr, ja ir fotogrāfijas, piemēram, grāmatu vai mūzikas fotogrāfija, un tāpat arī tas attiec uz internetā pieejamiem autordarbiem. Kas ir vēl svarīgi, varbūt nošķirt, ir tas, ka, piemēram, nopērkot grāmatu, jūs drīkstat, protams, šo grāmatu lasīt, jūs drīkstat, protams, arī to lasīt ģimenes lokā, bet tiklīdz, piemēram, tā grāmata tiek lasīta publiski, vai tā tiek kopēta un, piemēram, ievietot internetā, tā jūs jau skarat šīs te grāmatas tiesību īpašnieku tiesības, un jums tās nepiedara, jo jūs nopērkat tikai to fizisku objektu, ko jūs drīkstat personīgi izmantot. Lūk, tā kā, jā, un attiecībā uz internetu, protams, ka tur ir jāpievērš uzmanību visam. Ja jūs kaut ko atrodat internetā, tad pirmkārt ir jāņem vērā, ka tas varbūt objekts konkrētais ir ievietots internetā bez tiesību īpašnieku atļaujām, tieši autortiesību īpašnieku atļaujām, proti, ka tas ir kaut kas pirātisks, kā mēs to vienkāršā valodā saprotam. Tādu lapu ir diezgan daudz, tā ir viena lieta, kas ir jāņem vērā. Un otra lieta, protams, ir jālasa visu šo te vai datubāžu vai tīmekļu vietņu izmantošanas noteikumi. Tā ir tāda, parasti tas viss ir diezgan gari aprakstīts, sīkiem burtiņiem un gana garlaicīgi un juridiski, bet ticiet, man ir svarīgi to darīt, jo jums vienkārši ir jāzina, ko jūs drīkstat darīt ar tiem objektiem, kas ir konkrētajā tīmekļietnē ievietoti, jo tur tās variācijas var būt visdažādākās, varbūt vienkārši, ka jūs jau izmantojat šo darbu, jums jau tiek piešķirta licence, ja autors tāpats ir gribējis. Reizēm tās sauc par atvērtā satura licencēm, jeb open source licences. Ja? Tādas mēdz būt. Dažas no tām sauc par Creative Commons licencēm, tad 2 burtiņi CC. Ja jūs kaut ko tādu ieraugāt, tad dodieties uz Creative Commons mājaslapu un apskatieties, ko jūs drīkstat ar konkrēto darbu darīt, jo tur arī ir tā, ka tur ir variācijas, daži atļauj darīt jebko, daži atļauj tikai nekomerciāliem nolūkiem, citi ļauj visādi, ja, vai vēl pavisam šauri. Tā kā to ir vērts pārbaudīt, un tas, starp citu, ir arī svarīgi attiecībā kaut vai ar Shutterstock fotogrāfiju datubāzēm, kur arī ir tā, ka var pie katras fotogrāfijas būt norāde, ko tieši jūs drīkstat ar to darīt, un ir tādas fotogrāfijas, kuras ir ļauts tikai, piemēram, izglītības vai nekomerciāliem nolūkiem. Tā kā, ja jūs strādājat, kā influenceri un komerciāliem nolūkiem, tad tas ir jāņem vērā.
Par termiņiem. Jā, to droši vien ir svarīgi zināt, tāpēc, ka autortiesības ir ierobežotas laikā, kas nozīmē, ka, teiksim, senu autoru gleznas var brīvi izmantot. Protams, ja šīs gleznas ir kādā muzejā nofotografēts un pēc tam ieliktas tīmekļa vietnē, tad ir vēlams norādīt fotogrāfijas autoru. Un, jā, es pat teiktu, ka šajā gadījumā tad nekādas citas atļaujas nav svarīgas, bet ir pieejams, jā, ir tiešām dažādi tīmekļa vietnēs, dažādas platformas, kurās šādas te gleznas ir brīvi pieejams, pat Googlam tāda ir, ja, kur brīvi tiešām var vienkārši apskatīties atkal tos nosacījumus, autortiesību, un ja tas viss tur tā droši, tad ar tādām var strādāt. Bet kopumā, jā, autortiesības ir spēkā visu autoru dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves, tā kā gan ilgi. Un pēc autora nāves tās tiesības tā kā pārvalda autoru mantinieki. Tā kā var gadīties tā, ka autors jau ir viņā saulē, bet jums, piemēram, atnāk prasība no viņa mantinieka. Tas ir jāņem vērā. Izpildītāju un producentu tiesības ir īsākas, proti, ja skaņu ieraksts ir publiskots, tie ir 70 gadi, bet tur arī ir jāņem vērā to, ka, piemēram, ja ir runa par skaņu ierakstu un tiek izmantots Mocarts, Beethovens, kuri nav vairs aizsargāti, tad ļoti ticams, ka skaņu ieraksts pats par sevi būs aizsargāts, respektīvi tā blakus tiesība puse vēl būs spēkā. Un, jā, to jautājumu es bieži atkal saņemu, kur tad, lai es ņemu to brīvi pieejamo mūziku? Tas ir sarežģīts jautājums, jo, protams, var atrast arī ļoti, ļoti vecus ierakstus, bet visticamāk tie jums nederēs kvalitātes dēļ, un interpretācija arī var būt diezgan interesanta. Tas, protams, gaumas jautājums, bet tas ir jāņem vērā, jā, ka blakustiesība puse ir spēkā 70 gadus kopš publiskošanas brīža. Tad droši vien visinteresantākā daļa, vismaz tā es to bieži vien auditorijās jūtu, tad kādos gadījumos nav nepieciešama atļauja. Tā tad nav nepieciešama atļauja, ja jūs izmantojat tās saucamos public domain darbus, ieliekot šo terminu meklētājā, jūs droši vien kaut ko atradīsiet. Latviešu valodā tam nav tāda izcila, ļoti tieši tāda tulkojuma, tāpēc mēs izmantojam to vispār pieejamu darbu tulkojumu, bet tātad tie ir tādi darbi, kuriem ir beidzies autortiesību termiņš, tas ir pirmkārt, un otrkārt, kuras neaizsargā ar autortiesībām. Jā, tad var droši vien uzmest aci autortiesību likuma 6. pantam. Tur gan, manuprāt, nav īsti nekā, kas jums ļoti interesētu, jo tur ir tātad ar autortiesībām neaizsargā likumus, tiesu spriedumus, valsts simbolus, neaizsargā faktus par dienas notikumiem. Kaut ko, respektīvi tādu, kas tiešām ir vienkārši faktoloģiski noticis, to neaizsargā. Tāpat neaizsargā idejas. Tas vairāk ir varbūt interesē tiem, kuri paši tiešām ir autori, un reizēm man ir jautājumi par to, ka kā es varu aizsargāt to savu ideju, un tad mana vienīga atbilde ir tāda, ka tad, kad jūs viņu kaut kā esat nostiprinājuši, vai tas būtu pasākuma idejas gadījumā projekts vai pasākuma scenārijs, tad jūs varat runāt par šīs idejas aizsardzību, bet kopumā idejas kā tādas neaizsargā, jo ir tā kā sekmējama ideju brīva aprite. Tā. Bet, protams, ka tiklīdz jūs to ideju kaut kur paužat publiski, un, piemēram, ir ieraksts, tad arī jūs varat tā kā uz to paļauties, ka šis ir tā kā pierādījums, ka tā ir jūsu ideja. Bet nestāstiet vienkārši citiem, ja jūs kaut ko gribat darīt, lai tas paliek pie jums. Visbeidzot, atļauja nav nepieciešama gadījumus, kad autordarbs izmanto pamatojoties uz autortiesību ierobežojumiem. Tas ir tāds ļoti juridisks termins, bet faktiski doma ir tāda, ka kaut kādos konkrētos gadījumos tam autoram tomēr nav teikšana par viņa darbu, jo viņa tās tiesības ir ierobežotas, tad cilvēku valodā tas nozīmē, ka tie ir tādi gadījumi, kad nav nepieciešama autora atļauja. Bet svarīgi saprast, ka tas viss ir rakstīts likumā. Un vispirms ir jāskatās uz autortiesību likuma 19. pantu, kur ir tāds saraksts, kādi tad ir tie gadījumi, bet tas ir tikai sākums. Jo, kā jūs redzat, piemēram, tur tālāk, tur, kur ir minēts, ka drīkst izmantot darbu informatīviem mērķiem, neprasot autora atļauju, nemaksājot autora atlīdzību, tur iekavās ierakstīts 20. pants. Tas nozīmē, ka jums ir jāiet vēl arī uz to 20. pantu un jāpastās konkrēti, kas tur rakstīts. Jo man praksē gana bieži ir
tādi zvani, kur teikts, bet tas jau to tikai tā informatīviem mērķiem, vai arī izglītības mērķiem, vai kā, tur cilvēks ir izlasījis 19. pantu un tā kā saprats pa savam, kā viņš to var tā kā piemērot, bet ir jāsaprot, ka tie ierobežojumi vienmēr būs šauri. Tas nozīmē, atkal cilvēku valodā, tas nozīmē, ka tie būs tādi, kur ir neskar tā autora ekonomiskās intereses, un tas var būt nekomerciāli mērķi, protams, nelielā apjomā. Tā nekad nebūs visa grāmata. Ja mēs runājam par kaut kādu, piemēram, literāra darba citēšanu, tas vienmēr būs kaut kas mazs, tāds, nezinu, varbūt rindkopa, ne vairāk, jo, ja, piemēram, tiek nokopēta visa grāmata un ielikt internetā, tad, protams, ka neviens pēc tam to grāmatu nepirks. Tad līdz ar to uzreiz tā izmantošana internetā konkurē ar autoru interesēm nopelnīt no šīs grāmatas pārdošanas. Un dodoties tālāk, te es esmu iekopējusi tā tīri, piemēram, to darba izmantošanu informatīviem mērķiem, kas šeit vienmēr ir svarīgi, ir jānorāda autoru vārds un darba nosaukums. Tas vispār attiecās pilnīgi visur, kur tas tiek izmantots, tostarp, teiksim, manā prezentācijā, ja. Man gan tur ir materiāli no Microsoft Image Library, tad es atsaucos uz to vietu, kur es ņēmu, tur autoru vārdu nav, bet ja jūs kaut ko izmantojat, lieciet klāt autoru vārdu, ja ir nosaukumu, ja varat avotu ļoti labi. Bet kas ir svarīgi saistībā ar darba izmantošanu informatīviem mērķiem, ir tas, ka likums skaidri pasaka, kādos gadījumos to var darīt. Proti, pirmkārt apjoms, citāti un fragmenti, otrkārt mērķi zinātniski, pētnieciski, polemiski un kritiski. Un šie mērķi visticamāk nebūs gandrīz nekad, jebkādās komerciāla rakstura sadarbībās. Viņi vienkārši neizpildīsies, un līdz ar to citu autoru darbu citātus bez atļaujas izmantot nevar. Nesenais gadījums ar Cēsu alus reklāmu, kur tika izmantots maziņš gabaliņš no Ozola dziesmas stils. Gabaliņš bija maziņš, bet joprojām tā nav citēšana. Un autortiesību likums neparedz kaut kādu, piemēram, sekundžu apjomu, kuru drīkst, bez autora atļaujas tāda vienkārši nav. Autortiesību likums ļauj citēt, bet, kā jau es teicu, tikai šādos te nolūkos, līdz ar to tāda mūzikas citēšana bez atļaujas faktiski nav iespējama. Tas ir jāņem vērā, nav tādu ne mūziku, ne filmu, mazus fragmentus izmantot bez atļaujas nedrīkst. Un visbeidzot, arī viens no jautājumiem tieši reklāmās un arī sociālajos kantos, ko tad darīt ar darbiem, ja mēs viņus vienkārši kariķējam. Un tas ļoti bieži tiek izmantots dažādi attēli. Šajā gadījumā es esmu tādu ielikusi ļoti drošu mēmes piemēru, proti tāpat nav īsta mēme tādā autortiesas izpratē tādā ziņā, ka tur ir izmantot vienkārši divi neaizsargāti attēli. Ja? Divi salikti blakus un augšā uzrakstīts teksts. No autortiesību viedokļa, kad sākās nosacītas problēmas, ir tad, kad tas pirmais attēls būs aizsargāts ar autortiesībām. Un tad, kad es, piemēram, to pirmo attēlu būšu pārveidojis kaut kā apmēram tā kā tas otrais, un kamēr es to darīšu sev par prieku, padalīšos sociālos tīklos no sava personīgā konta, nevis, piemēram, no uzņēmuma konta, viss kārtībā. Tiklīdz ir runa par kaut kādu komerci izmantošanu reklāmā, piemēram, tad tas pirmā darba autors var teikt, Klau, tu saņem autora atlīdzību, izmantojot manu darbu, un līdz ar to viss, tad tas vairs nestrādā, šis autortiesību ierobežojums vairs nestrādā, un tur ir jārēķinās uzreiz ar sākotnējā darba autoru, ko var darīt, taisīt mēmes pašiem, tas ir viens. Var izmantot mākslīgo intelektu. Es domāju, ka tas nav noslēpums, ka tas tiks izmantots arvien vairāk. Un, tur, protams, atkal ir citi riski, jo tur nav līdz galam skaidrs vispār, kas ar autortiesībām notiek. Plus tie darbi mēdz būt ļoti līdzīgi. Ja? Un, ja reklāmā ir svarīga kaut kāda tieši radoša pieeja, tad to būs grūti panākt, bet kā tādu ideju ģeneratoru to izmantot var. Lūk, un visbeidzot, man tūliņ beidzas laiks, es vēl gribēju pastāstīt par arī ļoti bieži redzam piemērus ar
tā saucamo slavenību foto ievietošanu reklāmās, it kā mēmes formā, bet kur ir problēma? Pirmkārt, tā ir fiziska persona, kurai atbilstoši reklāmas likumam vispār būtu jāprasa piekrišana. Es, protams, saprotu, ka Vila Smita gadījumā vai Gordona Ramsī gadījumā, kas bija tur tajās dažos neveiksmīgos piemēros, tas ir sarežģīti, bet tas vienkārši nozīmē, ka to nevajag darīt, jo tas ir riskanti. Un otrs, no autortiesību viedokļa, tur ir fotogrāfijas autors, par kuru mēs, protams, nezinām vispār neko. Tā kā šie divi ir pietiekoši lieli riski, ja ir komerciāla izmantošana, tā kā būtu ieteicams šos te riskus tomēr neizaicināt un tad tādos gadījumos mēģināt radīt to saturu pašiem. Paldies! 0, 0, 0, 0. Lielas paldies, Ilona. Brīnišķīga prezentācija. Es atgādinu, kolēģi, ka jums ir iespēja uzdot jautājumus visiem runātājiem. Mums ļoti daudz jautājumu. Faktiski mēs katras runas noslēgumā varēsim varbūt atbildēt uz 1, 2, bet mūsu semināra noslēgumā ir tāda jautājuma atbilžu sesija. Tā kā mēs mēģināsim daļu jautājumu arī tur atrisināt. Un ja nē, tad nesanāks mums laika, tad mēs mēģināsim šos jautājumus atbildēt mūsu sociālo mēdīju profilos. Bet te ir viens jautājums, kuram tur īsti nepieskāries šodien, bet kas noteikti ir svarīgs un būs turpmāk svarīgs, iespējams, pilnīgi jauna tēma, kam jāveltīt daudz vairāk laika, ir tātad par, kam pieder autortiesības mākslīgā intelekta ģenerētāja bildei. Un kas notiek, ja manis ģenerētu bildi ar mākslīgo intelektu vienam uzņēmumam, pēc sāk izmanto citi uzņēmumi? Sāksim ar to, ka visas tās programmas, kas strādā ar mākslīgo intelektu, tās visas balstās uz jau iepriekš ielādētiem, tā kā ar autortiesībām aizsargātiem darbiem. Tas ir viens, otrs, tās visas prasa cilvēku iesaist, vismaz šobrīd, lielākā vai mazākā apmērā. Un šobrīd tā diskusija ir par to, ka vai, piemēram, pietiek ar to, ka cilvēks ieraksta kādas, piemēram, 10 tās uzvednes, ja prompts angļu valodā, un vai tām uzvednēm, cik radošām viņām jābūt, ja? Vai pietiek ar to, ka zilas acis, nezinu, aziātiski izskata meitene, es tagad vēršu atsaucu uz vienu lēmumu Pekinas tiesā, kur tomēr tika nospriests, ka šo bildi aizsargāt var ar autortiesībām. Tas, ko es gribu teikt, ka konkrētas atbildes uz šo jautājumu nav. Šobrīd tieši par to domā, ka ja, piemēram, tā daļa, ko autors ir ievadījis, ir gana radoša, tad varbūt to varētu aizsargāt ar autortiesībām. Tas nozīmē to, ka mēs īstenībā tādu konkrētu atbildi sniegt nevaram, bet ir jāņem vērā, ka katra no šīm programmām vēl ir uzrakstījusi šīs programmas izmantošanas noteikumus. Atkal garš juridisks teksts. Un tur mēdz būt interesanti nosacījumi, kā piemēram arī, kā jau es minēju, ka dažas no šīm programmām ļauj, piemēram, izmantot tikai nekomerciāliem mērķiem rezultātus. Citas brīdina par to, ka arī citiem lietotājiem var šīs te programmas lietošanas rezultātā var rasties identisks rezultāts, kas, protams, reklāmā nebūtu vispār vēlams. Tas nozīmē, ka ļoti uzmanīgi šobrīd ar to pretendēšanu uz autortiesībām skaidrības nav, bet vismaz tādai savstarpējai ētiskai attieksmei un godīgumam būtu jānorāda, ka tas mākslīgais intelekts ir izmantots kā rīks, un vismaz jāizlasa tie noteikumi, un jāsaprot, ko jūs esat tiesīgi darīt ar to rezultātu. Vismaz atbilstoši tās programmas noteikumiem.